Tātad jūnija sākumā es ar savu labāko draudzeni biju Londonā, un man sanāca arī šo to tur nofilmēt, tāpēc šodienas video ir mūsu Londonas vlogs. Diemžēl es šim vlogam nepaspēju nofilmēt tādu kārtīgu sākumu, tāpēc tā no es esmu. Tā kā es ļoti ceru, ka jums patiks šis video, neizmirstiet uzspiest patīk un abonēt manu kanālu, kā arī uzrakstīt savas domas komentāros, ja jums tādas rodas. Tad, dodamies uz Londonu. Labrīt, cienījamie pasažieri! Nothing beats a Jet2 holiday. What the dog doing? Tātad mēs jau esam Londonā. Pati galvenā diena ir rītdiena, kad mums ir Twice koncerts. Twice ir K-pop grupa, par kuru es ar savu draudzeni fanoju jau kopš apmēram 13 gadu vecuma. Jā, mēs dosimies viņu koncertu un piebildīsim savu pusauģu gadu sapni, bet pagaidām vienkārši čilosim Londonā. Excuse me, fellas, what are you? Are you geese? What the dog doing? What the dog doing? What the dog doing? Mēs iečakojāmies savā istabiņā, nedaudz kaut ko pačilojām un tagad dosimies iepirkties, jo mums interesē pāris kosmētikas lietiņas, plus kāds aizmirsa paņemt pidžamu savu. Kā jūs redzējāt, pēc tiem lielajiem mākoņiem nāca milzīgas lietas, un mēs praktiski paspējām tikai nopirkt kaut kādas galvenās lietiņas tepat pie mūsu viesnīcas. Jā, tad tālāk vairs īsti neko laikam šodien nedarīsim. Mēs izdomājām doties uz centru. Jej!
tikko padzērām ļoti garšīgu maču. Kāds ir tos mačus reitings? No Pavisam 10 vai honestly, no jā. 10 vai no 5? 10. 10? Like 5.2. Ok. Bet godīgi sakot, mana bija garšīgāka, jo mana bija krēmīgāka. Viņa bija tā kā tiramisu. Tava bija vairāk tā kā flat tāda. Jā. Tagad mēs dosimies meklējumos soup dumplings. Mūsu dumplings. Šitie ir zupas, šitie ir pork and vegetable. Un tā ir jasmīna tēja. This is the Elizabeth line service to Paddington. Es sāku krāsoties, bet es vēlos uztaisīt snack taste test. Atvainojos par slikto apgaismojumu, bet mēs bijām Chinatown maiznīcā. Viņu sauc vienkārši Chinatown Bakery, un tur pārdeva šos te fish-shaped buns. Es, diemžēl, tieši tagad neatceros, kā viņus sauc pareizi. Es uzlikšu uz ekrāna. Bet, jā, un viņos iekšā ir tā red bean paste, kuru es jau esmu gribējis pagaršot, par viņu tik daudz esmu dzirdējis, cik es saprotu, viņa ir salda. Un, jā, tāpēc, ka viņi parasti liek visu kaut kādos desertos un tā tālāk. Pagaršosim. Oh, no! It was at this moment that he knew. He fucked up. Kas ir? Tā ir Nutella, bet viņu ielika pie red bean. Varbūt Red Bean bija tie, kuriem bija tās zaļās maliņas? Viņiem bija tādas zaļganīgas maliņas. I don't know, they all look the same, un viņus tā kā nolika tur. Nutellas bija tā kā vairāk maliņā. Jā. Un zin kā viņi visus tur papildināja. Un šitā. Jā, viņš tā 100% vienkārši Nutella. Tu gribi pagaršot? Bet tā ir garšīga. Es vienkārši ļoti gribēju zināt, kā garšo tas red bean paste. Tā mīkla ir ļoti laba. Ok, šim gan vajadzētu būt interesantākam. Šis ir mooncake. Un, ja es nemaldos, šim vismaz atceros nosaukumu. Garša ir pandan. Jā. Jā, kas ir kaut kāds augs ar zaļām lapām. Izskatījās tā kā bez mazā pēc kaut kāds alves. Asian vanilla. Jā, un viņai bija nosaukums, tipa, ka, aprakstīta viņa bija kā Āzijas vaniļa. Bet viņa izskatās ļoti skaista. Es nemaldos, šīs mooncakes ēd Lunar New Year. Jā. I love that you're my, like, yeah, fact checker. I'm your Wikipedia. Yeah, I have ChatGPT actually here. Viņam tā ārpus ir tāda interesanta, tā mīkla ir tāda. Atgādina nedaudz to mīklu, tā kā smilšu mīklu. Labi, 3, 2, 1. Patīk. No, es negaidīju, ka viņš būs brūns iekšā. What is this? Do not eat. Oxygen absorber. Ok. Un likās, varbūt viņam vēl kaut kāda garšviela virsū. Šis gan izstāsta pēc tā kā red bean paste, bet nu labi pieņemsim, ka tas ir tas pandan. Es gan nezinu, kā no tāda zaļa auga var dabūt kaut ko tādu. Viņš garšo ļoti tā kā, viņš ir tāds ļoti very much of the same thing. Tā kā, viņam viss tas, ka ļoti daudz tas ir. Jā. Garšo kind of kā ēst fondant. Nopietni. No, doesn't have a specific taste. Ok, that's that. Godīgi sakot, man tas bun garšoja vairāk. Tagad mēs taisimies koncertu. Šis ir mans make-up. Šaulīte pagaidām ir tikai priekš, lai es nenosaltu. Un pāri būs vārsās.
mazs updates. Kā jūs redzējāt, koncerts bija amazing, vienkārši bez vārdiem, un mēs abas esam bez balss. Tā kā tagad dosimies mājās vēlu vakarā pa Londonas metro. Labrīt, dodamies uz Hyde Park. Un atkal līst. What the dog doing? Beidzot mēs tikām atpakaļ. Šādi izskatās Eiropa. Govs, mums ir karalis uz govs. Un es esmu atpakaļ. Jā, šis bija vienkārši brīnišķīgs ceļojums, un es visu šī vloga taisīšanas, montēšanas laiku vienkārši smaidīju un priecājos un atcerējos tās labās atmiņas, kuras ir tikai mēnesi vecas. Bet tāpat ir jauki redzēt tās atmiņas fiziski savā acu priekšā. Tā kā, jā, es ceru, ka jums arī tikpat ļoti patiks šis vlogs. Es gribēju pieminēt, ka neskaitot šo Londonas ceļojumu, mans jūnijas ir bijis vienkārši haotisks un hektisks un vēl sazin kāds. Man ir bijis tik daudz ko darīt, un tieši tāpēc arī šajā kanālā neliku pietiekami daudz video. Es zinu, es ļoti atvainojos. Es esmu atpakaļ. Es būšu atpakaļ. Es esmu atpakaļ. Ok? Tā kā tiekamies nākamajā video. Čau!